Kā tas ir iespējams, ka jau šodien viss, kas ir pasaulē, katra materiālā vērtība pieder vienai nelielai cilvēku grupai? Kā tas ir iespējams, ka gandrīz jebkurš cents, ko mēs iztērējam, arī nonāk šo te pašu cilvēku kabatās? Un kā šī milzīgā vara kontrole tiek realizēta atpakaļ līdz pat individu līmenim? Ļoti labs video, šobrīd iztulkots arī latviski. Skatāmies līdz galam. Visās mūsu dzīves jomās dominē tik vien dažas megakorporācijas. Tas var šķist pārspīlēts, taču pilnīgi viss, sākot no brokastīm, matracim, mobilajām ierīcēm, visam, ko mēs pērkam veikalos, apģērbam, viss pieder nelielam skaitam investoru. Tie ir gigantiski uzņēmumi, kas kontrolē lielākās naudas plūsmas uz zemes, kā arī kontrolē notikumus, kuru liecinieki mēs pašlaik esam. Lai neaizņemtu pārāk daudz jūsu laiku, esmu apkopojis svarīgāko informāciju, kā tas ir iespējams. Ņemsim piemēram, uzņēmums PepsiCo. Ir mātes uzņēmums daudziem dzērieniem un uzkodām, daudz dažādiem zīmoliem pasaulē. Tie šķiet konkurējoši zīmoli, bet nāk vien no dažu ražotāju korporāciju rūpnīcām, kurām ir nozares monopols. Pārtiks rūpniecības nozarē ir vairāk citi lieli uzņēmumi, piemēram, Coca-Cola kompānija vai, piemēram, Nestle. Šajā attēlā jūs redzat, ka visi lielākie pasaules zīmoli pieder vien dažām kompānijām. Visu šo informāciju jūs varat viegli pārbaudīt tīmekļa vietnē. Šāda izmēra uzņēmumi parasti tiek kotēti biržās, un mēs varam atrast to lielākos akcionārus. Šajos uzņēmumos, ņemsim par piemēru PepsiCo, mēs redzam, ka 73% akciju pieder institucionālajiem investoriem. Institucionāli investori, kas ietver dažādas investīciju sabiedrības, fondus, bankas, dažos gadījumos arī valdības. Paskatīsimies, kas tie ir. Lielākie institucionāli investori PepsiCo, kā redzam, ir 10. Tieši šiem 10 no 3379 pieder gandrīz 30% kopējā kapitāla, kas ir aptuveni 60 miljardi dolāru. Tieši šiem investoriem pieder visvairāk akciju nekā pārējiem – Vanguard un BlackRock. Tagad paskatīsimies, kuram pieder visvairāk akciju Coca-Cola kompānijā. Kurš ir Pepsi lielais konkurents? Te mēs redzam, ka tāpat kā PepsiCo, lielākā daļa pieder institucionālajiem investoriem. 4 no šiem 6 institucionālajiem investoriem mēs redzējām arī PepsiCo sarakstā, un tie ir Norton Trust, JP Morgan Chase, Geode Capital Management un Wellington Management Group. Un tagad apskatīsim lielākos akciju turētājus Coca-Colā. 3 no tiem ir tie paši, ko mēs jau redzējām PepsiCo. Un tie ir BlackRock, Vanguard, State Street un ir vēl viens Berkshire Hathaway. Un tās arī ir planētas 4 lielākās investīciju kompānijas. Tātad Pepsi un Coca-Cola ir jebkas, bet ne konkurenti. Bez tā mēs viņus varam atrast ne tikai pārtikas nozarē. Ja mēs paskatīsimies Wikipēdijā lielākos tehnoloģiju uzņēmumus, piemēram Facebook, kuram pieder arī WhatsApp un arī Instagram, bet mātes uzņēmums visiem Google pakalpojumiem, tā skaitā YouTube un Gmail, kā arī viens no lielākajiem sponsoriem operētāja sistēmai Android, kura ir viena no 2 lielākajām, kas ir instalētas
katrā tālrunī vai viedierīcē pasaulē. Otra ir iOS. Un visbeidzot, ja mēs vēl pievienojam Microsoft, tad mēs redzam, ka 4 uzņēmumi ražo programmatūru, ko izmanto katrs dators vai viedierīce pasaulē. Un tagad paskatīsimies, kam pieder šie te uzņēmumi. Ja mēs paskatāmies Facebook, tad redzam, ka vairāk nekā 80% akciju pieder institucionālajiem investoriem. Un šeit atkal ir tie paši investori, kas bija pārtikas nozarē. Redzam tos pašus arī Apple kompānijā. Tāpat arī viņu lielajā konkurentā Microsoft uzņēmumā. Un ja mēs paskatāmies visus pārējos uzņēmumus, kas dominē tehnoloģiju tirgu, ražo mūsu dators, programmatūru, viedtālruņus, mēs redzam tieši tos pašus investorus, kam piedara lielākā daļa akciju arī šajos uzņēmumos. Un mēs tos redzam visās rūpniecības nozarēs pasaulē, lai parādītu jums to, ka es nepārspīlēju. Parādīšu jums vēl vienu piemēru. Piemēram, ja mēs vēlamies doties atvaļinājumā, mēs meklējam lētu lidojumu uz kādu pasaules nostūru tādās vietnēs kā, piemēram, Skyscanner. Skyscanner pieder tieši tiem pašiem investoriem. Tālāk mēs lidojam ar vienu no aviokompānijām, kur arī tieši tāpatās pieder šiem pašiem investoriem. Lidošanai lielākoties izmantojam vai nu Boeing, vai nu Airbus lidmašīnas, un arī tās pieder šiem pašiem investoriem. Lai rezervētu viesnīcu, izmantojam Booking.com vai Airbnb, un arī tie pieder tiem pašiem investoriem. Tāpat kā TripAdvisor, un mēs varam secināt, ka katra mūsu ceļojuma posma pamatā apakšā ir vieni un tie paši investori. Pat degviela, ko izmanto lidmašīnas mūsu ceļojuma laikā, arī pieder tiem pašiem investoru grupām. Un pat tērauds, no kā ir izgatavots lidmašīnas, arī pieder tām pašām investoru grupām. Tāpat kā lielākā daļa izēju materiālu industrijas rūpniecības nozares pieder tām pašām investoru grupām. Ja mēs atrodam lielākos kalnrūpniecības uzņēmumus pasaulē, tad redzam, ka arī tie pieder tām pašām investoru grupām. Tāpat kā lauksaimniecības uzņēmumi, kas mūs nodrošina ar pārtiku, pieder tām pašām investoru grupām, to mātes un meitas uzņēmumiem, kas kopā saražo ap 90% sēklu. Tāpat šīm pašām investoru grupām pieder lielākie tekstilu ražotāji pasaulē. Tāpat kā apavu ražotāji, apģērba ražotāji, tad viss, ko mēs valkājam, pieder vienām un tā pašām investoru grupām. Tāpat kā pasaules lielākie saules paneļu ražotāji un vienlaicīgi lielākie naftas ieguvēji. Bez tam tām pašām investoru grupām arī pieder lielākās farmācijas kompānijas pasaulē. Šiem investoriem pieder gan visas izejmateriālu rūpnīcas, gan jau gatavās produkcijas rūpnīcas, avio un auto industrijās. Tāpat šiem pašiem investoriem pieder arī lielākie elektronikas ražotāji. Tāpat pieder arī lielākās tirzniecības platformas, kur mēs iepērkamies. Un pat maksājuma metodas, ko mēs izmantojam, arī pieder šīm pašām investoru grupām. Ja jūs izlemjat izpētīt šo jautājumu paši, to noteikti var izdarīt, izmantojot dažādus pārlūkus un atrast investoru grupas, kas ir visu šo zīmolu, visu šo uzņēmumu aizmugurē. Un jūs varēsiet pārliecināties, ka vieniem un tie pašiem investoriem pieder visas šīs kompānijas, ko mēs tikko redzējām, un vairāk.
Šīs investoru grupas lielākoties ir apdrošināšanas kompānijas un investīcijas sabiedrības bankas, kas savukārt arī pieder investoriem, akciju turētājiem. Un kas ir vispārsteidzošākais, ka šīs visas kompānijas pieder cita citai, tātad veido vienu kopēju tīklu, ko mēs varam salīdzināt ar piramīdu, jo mazākie investori pieder lielākajiem investoriem. Un šīs piramīdas augšgalā ir tikai divi uzņēmumi – BlackRock un Vanguard. Šo divu uzņēmumu vara ir tāda, ko mums pat grūti būtu iedomāties. Tieši šīs divas kompānijas tieši vai caur starpniekiem ir īpašnieki visiem vērā ņemamajiem uzņēmumiem uz zemes, kas viņiem dod pilnīgu monopolu. Eksperti, kas seko līdz šīm kompānijām un analizē, ir izrēķinājuši, ka jau 2028. gadā šo kompāniju īpašumā būs jau 20 triljoni, un tām piederēs gandrīz viss, kas ir uz planētas Zeme. Tā izskaitā iespējams valstu valdības, jo šī ir vienīgā privāto investoru grupa, kam ir ļoti ciešas attiecības ar valdībām, ar federālajām bankām, centrālajām bankām, un kas ir ne tikai to padomnieks, bet arī datorsistēmu izstrādātājs. Šo kompāniju pārstāvi jau ir bijuši vadošos amatos gan Baltajā namā dažādu pēdējo gadu administrāciju laikā, kā arī uztur ļoti ciešas attiecības ar pasaules politiķiem. Tiek uzskatīts, ka tieši BlackRock izpildirektors Larijs Fins ir tas, kurš rausta aukliņas. Bet, protams, tas nav viņš, kas patiesībā rausta šīs te aukliņas, jo, ja mēs paskatāmies, kam pieder pats BlackRock, tad mēs redzam, ka lielākais akciju turētājs BlackRockā ir Vanguard. Un te sākas vieta, kur kļūst tumši, jo pašam Vanguard struktūra ir veidota tā, lai nebūtu iespējams noteikt īpašniekus. Tāpat laikā uzmanīgi pētot šo uzņēmumu, mēs varam secināt, kas stāv aiz šī te investīciju uzņēmuma Vanguard. Ja mēs sekojam pētījumiem, kas secina, ka 1% pasaules iedzīvotāji pieder tikpat daudz, cik 99%, un saskaņā ar pētījumiem 80% visas naudas, kas tika nopelnīta 2017. gadā, nonāca šim 1%, jeb investīciju kompānijai, kur ir piramīdas galvgalī. Biznesa žurnāls Forbes apgalvo, ka uz 2020. gada martu pasaulē ir bijuši aptuveni 2750 miljardieri. 2/3 no visiem šiem miljardieriem ir ieguvuši savu bagātību mantojuma ceļā vai monopolu ceļā. Tāpēc tas nozīmē, ka Vanguard visticamāk ir visu zemes bagātāko ģimeņu aizseks, kur arī atrodas piramīdas augšgalā, un ir atradušies tur jau sen, pat pirms industriālās revolūcijas. Lai gan šīs ģimenes nekad nav zaudējušas savu varu, bet pieaugušās pasaules iedzīvotāju skaita pieauguma dēļ šobrīd ir spiestas noslēpties aiz Vanguard organizācijas aizsega. Taču, lai saprastu, kā šī vara tiek realizēta, ir jāapskata, kā darbojas šīs te bezpēļņas organizācijas, kas ir saites ar biznesa vidi, politiķiem, valstu valdībām un medijiem. Lai arī tas nav acīm redzams, bet šīs te publiskās bezpēļņas organizācijas saņem ziedojumus, un lielākoties tām nav jāatskaitās, no kā šie ziedojumi ir saņemti, un viņi var ieguldīt šo naudu, kur vien viņi vēlās, nemaksāt nodokļus no peļņas,
ja šo peļņu reinvestē citos projektos. Starp šīm bezpeļņas organizācijām var pārvietot simtiem miljardus dolāru, nevienam neredzot. Šis 1%, kas ir hierarhijas pašā augšgalā, cenšas slēpties no publicitātes. Tomēr ir gadījumi, kad ir nepieciešama publicitāte, un tad tiek izmantotas filantropu ģimenes, kas ir zemāk rangā, bet ir ārkārtīgi bagāti, lai būtu pietiekoši ietekmīgi. Minēšu tikai dažus lielākos fondus, kas savieno pasaules industrijas vienotā tīklā. Tas ir Bills un Melinda Gates fondi, George Sorosa fonds un Clinton fonds. Piemēram, saskaņā ar oficiālo Pasaules ekonomikas fóruma vietni, Gates fonds ir lielākais Pasaules veselības organizācijas ziedotājs pēc tam, kad ASV prezidents Trumps apturēja PVO finansēšanu. Tādā veidā Gates fonds ir kļuvis par vienu no lielākajiem starposmiem finansēšanā visu, kas ir saistīts ar veselību. Gates fondam ir cieši saistes ar 16 lielākajiem farmācijas uzņēmumiem pasaulē. Tostarp Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, BioNTech un Bayer. Un kam tad interesanti pieder lielākā daļa šo kompāniju akciju? Protams, BlackRock un Vanguard. Un viņa uzņēmums Microsoft tāpat pieder Vanguard, BlackRock un šobrīd arī Berkshire. Savukārt pašā Berkshire viens no lielākajiem investoriem ir paša Billa un Melindas Gates fonds. Varētu runāt stundām par to, kur ir iesaistīts gan Billa Gatesa fonds, gan George Soros fondi, gan Clinton fondi. Nu, kā jums patīk, un ja jums šķiet, ka tas ir kaut kur tālu un Latvija tas nebūtu neskar, tad pamēģiniet meklētājā ierakstīt investorus arī mūsu lielākajiem telekomunikāciju uzņēmumiem, mūsu lielākajiem mazumtirdzniecības tīkliem, pat pārdotajiem GASO un ķēdītes galā jūs nonāksiet līdz tām pašām lielajām investoru grupām. Bet par to atsevišķā video drīzumā. Es esmu Arturs Klēbaks, padalāties ar šo video un piesakojieties.